Gajs Ričijs ir viens no tiem režisoriem, kura filmas un seriālus labprāt skatos, jo tiem ir dinamisks sižets un interesanti notikumu pavērsieni. Arī Pelēkā zona ir aizraujoša filma, kas vēsta par elitāru vienību, kuri spēj paveikt lietas, kas daudziem šķiet bailīgas un nepaveicamas. Tā nu šai vienībai tiek dots uzdevums atgūt $1 miljards, un viņi dodas ekspedīcijā, lai to paveiktu. Kopumā filma ir aizraujoša, smieklīga, interesanta, bet dažbrīd tik ļoti absurda, ka tā spēja izsist ārā no līdzsvara, jo šķiet, ka kāpēc vajadzēja darīt tā, ja to varēja izdarīt citādāk. Neskatoties uz to, ņemot vērā, ka filma ir 1:40 gara, es teiktu, ka ideāls garums, fantastiska izklaide, tāda forša piektdienas nedēļas nogales filmu, kas palīdz atlaist galvu, palīdz izbaudīt skaistus aktierus, skaistus notikumus, varbūt ne notikumus, bet skaistu vidi, kur ir saule, silts un daudz dažādas iespējas. Tā kā filma ir forša, man patika, un es negribētu teikt, ka es iešu viņu tagad uzreiz skatīšos atkārtot, bet gan jau kaut kādā brīdī šī nebūs tā filma, kuras noskapošu, ja tā parādīsies televizora ekrānā vai tajā brīdī, kad tā būs pieejama kādā no strīmošanas servisiem. Bet, protams, no Gaja Ričī būtu gribējies vairāk, neskatoties to, jā, filma ir forša, vecerīga un ir vērts to redzēt.